ko, Anete? Nobrīt. Kur tev balss? Palika vilkacī. Jā. Jā, šodien droši vien vairāk runātājs. Mēs patiesībā ierakstam vienu dienu vēlāk nekā parasti, šodien piekdiena. Un mēs cerējām, ka tava balss tiks dzīva līdz piekdienai, jo vakar bija, es saprotu, vēl sliktāk. Jā. Un iepriekšējās dienas bija vēl sliktāk. Bet, ir tā kā ir. Ir tā kā ir, bet patiesībā mums tāda maza jubileja. Un tāpēc šo epizodi noteikti izlaist nekādā gadījumā nedrīkst. Tā jubileja tāda, ka ir pagājis tieši gads, kopš mēs neesam izlaiduši nevienu nedēļu. Šī nebūs izņēmums. Jā, tev vispār varēs dzirdēt, ka tu šitā tur... Var. Nav tik traki. Okay. Nu tā kā šī tāda būs nedaudz droši vien vairāk monologi, man liekas. Un... Man var uzdot Jānai jautājums, un tad es ar īkšķīt augšā vai lejā. Jā, un tu vari reaģēt uz manis stāstītā. Katrā ziņā šodien mēs noteikti parunāsim par Vilkaču maratonu, kur bija tu klātienē skatīties. Mēs parunāsim par Eiropas čempionātu, kur biju es klātienē pārsvarā skatīties. Un, tad mums ir arī daži jautājumi, kas ir ienākuši tādi svaigāki. Es domāju, tos vecos jautājumus, kas mums ir, ka uzskatiet, ka viņi netiks atbildēti. Tā kā, ja kaut kas ir, tad sūtiet jaunus. Jā, jo katru reizi, kad es izēju tam jautājumu sarakstam savaram, ir tāds, neinteresanti. Nu, neinteresanti, bet tā kā grūti kontekstā viņus iepīt kaut kādā mērā. Nu, labi. Nu, mēģinam. Izņemot kaklu, kā tev iet? Labi. Labi, īstenībā nav labi arī bez kakla, jo es kaut kādu skaidrs balss nav, un tas īstenībā kaut kādā ziņā ir ar slimošanu saistīts. Bet jā, principā, tā kā es acīm redzot tās kakla sāpes, kas man bija Vilkaču nedēļā, acīm redzot pielikt klāt līdzešanu Vilkacī ir slikta doma. Šādi te pazaudējusi balsus, principā, jau nedēļas neesmu nekad dzīvē. Jā, bet tev jau arī, visādi citādi nav tāds veselīga sajūta. Un jā, es domāju, kaut kāds vīrus jau ir. Kaut kas ir, un, kaut kādi, es pat teiktu, pašajūta kā tāda ir diezgan ok. Bet, ja es paskatos kaut kādus HRV datus, tad es tiešām neatceros, ka viņi būtu bijuši tik slikti. Tur kaut kādu nedēļu man tā kā šobrīd jau kaut kādu nedēļu viņš rāda, ka manas vidējais ir 50. Tā kā man kaut kāds šonakt bija kaut kāds 4 un... acīm redzot, tā kā kaut kas nav līdz galam ok. Jā. Tu kaut kādā mērā sanāk, ka mana slimošana, mums pārklājās kaut kādas dienas. Šis ir tā kā, es teiktu, tas ir kaut kas, ko vai es esmu no dārziņa dabūjusi, jo meita ir tieši tāda pati, tikai viņa nebija Vilkacī un nejūt līdz ar to viņa var parunāt. Bet, principā, mēs klapojam identiski un, tā kā es esmu kaut kādu labu dārziņā lietu dabūjusi, bet tas arī katrā ziņā nepalīdz kaut kādiem treniņiem. Jā, protams. Jo, kaut kādu vingrošanu celim minimālus var uztaisīt, bet kaut kāds kardio vai kaut kas tāds, vienkārši tas šobrīd paliek novārtā. Kas arī saprotams. Kaut kā. Katrā ziņā, šobrīd vismaz no mums ir viens tikai slims. Jā. Jo, man līdz čempionātam nesagājām, par čempionātu mēs droši vien parunāsim, un līdz čempionātam nesagāja, bet man kaut kādā mērā ļoti līdzīgs tāds scenārijs, kā man bija Austrijā. Austrijas čempionātā pirms kādiem 3 gadiem man bija tā kā fiziska trauma, man bija ikrā sastiepts ikra muskulis. Un toreiz es biju aizbraucis un cerēju, ka kuru katru dienu pārstās sāpēt. Un viņš nepārstāja. Un viņš pārstāja būtībā dienā, kad es jau biju atpakaļ ceļā uz mājām. Tāpat droši vien tajā dienā es nebūtu gatavs skriet sacensības, bet kaut kādas 2-3 dienas vēl, un viņš būtu bijis skrienams. Jā, un kaut kādā ziņā šeit Eiropas čempionātā līdzīgi, ka pietrūka dažas dienas. Jā, šeit ļoti līdzīgi, jo tajās, kad man bija jāskrien sestdienā, sestdienā galīgi vēl nebija labi. Reāli kontekstam kaut tās 3-4 nedēļas man bija ļoti spēcīgas iesnas galvas sāpes un tā tālāk, un beigās jau arī es tur nonācu līdz medikamentu lietošanai, kurus gan es dabūju pārtraukt sacensību nedēļā, jo vieni no tiem bija tādi, kurus sacensību laikā nedrīkst lietot. Okay. Un līdz ar to tā sacensību nedēļa, principā, man pagāja tā, ka es cerēju, ka būs tikt līdz labam treniņam. Un es biju izskrējis pirmdienu un bija slikti, un otrdien es skrēju, jau pagājušais laikam stāstīju, pēc 3-4 kilometriem man likās, ka jāiet mājās.
Un tad, kaut kādā tie ceturtdienās izskrēja, likās savu, ka, trešdienās izskrēja, jo likās, ir kaut kāda virzība. Kaut kā. Un tad es piekdienu uz vietas skrēju, un es paņēmu kaut kādas 6 minūtes tā kā aktīvāk. Bet, ne tā, ka tur kaut kāds, mega temps vai kaut kas pret kalnu, vienkārši tādu aktīvāk. Un es domāju, ja šādi man ir 4-5 stundas, vienkārši, tā kā bezcerīgi. Okay. Un es tās 6, ja tu tādā scenārijā 6 minūtes jau skaiti tur, kā tās sekundes paies, tad ir diezgan grūti. Un tad tas ķermenis jau arī, viņš tā kā ļoti meta signālus pēdējās dienās, ka, hei, tā kā nevajag. Tāds sajūt, viņš tā kā zināja tavus nodomus un mēģināja tevi apturēt. Jā, man bija sametušies kaut kādi tie, kā viņus sauc tos? Limfmezgli, jā. Tā kā man citreiz ir te viens tāds, tad šoreiz es kaut ko staigāju, domāju, kas man tur tā kā uzvajag, un tur arī sāp, un es no rīta pamostos, un tā kā mēģinu galvu pacelt, un man tā kā arī tāds, ka, tā kā viņš tieši tur, kur tā kā, kad tu stiepies uz augšu, un reāli sāp, un sacensību rītā arī, piemēram, kaut kāds ikras, pilnīgi randomi, vienkārši sāp ikras. Tagad man viņš vispār nav traucējis, bet sacensību rītā man sāp ikras, un skaidrs, ka, tā kā ar tādu, tā kā tas viss grūti, un pagāja sacensības, pienāca pirmdiena, un es reāli sāku justies labi. Un, piemēram, ja mēs par to HRV pašu runājam, kā tev, man viņš arī kaut kādas 2-3 nedēļas bija tiešām lejā, un tur sarkanajā riktīgi. Un tad šodien pēc kaut kāda mēneša pārtraukuma man ir atpakaļ kaut kādi 90, kas ir tāds mans vesela stāvokļa cipari. Jā, es savus vesela stāvokļa ciparus vēl gaidu, jo man parasti bija tā, ka kaut kāds 100. Principā virs 100 bija diezgan normāla parādība. Un šobrīd man ir tā, ka kopš operācijas ir bijušas 6 dienas ar HRV 100. Jā, un tev jau arī tas dzīvesveids ir pilnīgi savādāks. Tas arī, protams, ļoti ietekmē. Jā, ļoti. Jā. Man vienīgā trauma ir, tu pat redzēji, kā tā trauma notika. Bet tā, viņa notika kādu 1,5 mēnesi, man liekas, atpakaļ, ja ne 2. Man sāp pīkšķis. Vai tu zini, no kā? Taisot vaļā pudeli, ne? Nē, sporta zālē. Ir tās svaru bumbas. Jā. Un es ar 24 kilogramīgu strādāju kaut ko, un es tagad likšu to 24 kilogramīgo nost, un tā vietiņa, kur es gribu nolikt, tur jau stāv viena svaru bumba, un es viņu gribēju pacelt malā, lai noliktu to savu. Viņas visas izskrās pilnīgi vienādas, tikai tā bija 8 kilogrami, bet es viņu cēlu tā kā 24 kilogramīgu, un sasitu īkšķi augšā pret maliņu, un joprojām tas īkšķi sāp. Man kaut kā likās, ka ar kaut kādu medaļu taisot vaļā. Kaut kādā apbalvošanā pudeli. Nē, tādas nē. Tā kā tā man šobrīd vienīgā trauma, tā, lai arī paliek. Tā kā man tāds kaut kādā mērā bezcerīgs periods bijis, bet ar cerību, ka viņš beidzies. Jā, tu viņu tā kā pats nesapotēsi. Kā tas ir? Es nekad tā nesadarīju. Nekad. Nē. Es nevaru komentēt. Tad tu gribi teikt, ka tagad 2 treniņi dienā un kāds maratons rītdien nebūtu pa labu? Ok. Thumbs down. Jā. Bet, ja mēs vēl pie tā Eiropas čempionāta, kaut kādas, droši vien, mans tas starts, skaidrs, ka pilnīgi izgāšanās no 1. metra jau tur, pilnīgi nekā kājās un pulss augšā, un tie pirmie 6 kilometri tur pilnīgi plakani. Tos vismaz, tu pieveic kaut kādā mērā. Bet, principā, man izstāties gribējās jau kaut kādā 8. kilometrā. Un tik agri, es tā kā, nav reāli pagājis. Tāpat nav stunda. Tāpat nav stunda, tā reāli kaut kādas 35 minūtes, 40. Un tu saproti vienkārši, ka tu, kad nav, ka tu neko nevar izdarīt. Tev, tāda bezcerīga sajūta, ka tev visi iet garām, un kaut kādā mirklī tu saproti, ka, tie, kas tev tagad iet garām, un tāpēc būtības, tev viņi būtu jānoskrien. Tā ļoti līdzīga sajūta man bija pagājuši gadu CCC. Tur es teiktu vairāk tāds, tur es biju vesels, bet tur man bija tāds vairāk mentāls droši vien sagurums un tāds grūtāks periods. Bet arī šeit kaut kādā mērā dēļ tās slimošanas ļoti līdzīga tā sajūta. Bet kaut kādā mērā, tur tā trasa tāda, ka 6 kilometri plakani, tad milzīgs skāpums. Tas bija arī uphillā, vai ne? Jā, tur kaut kā 1200, 1300 augstuma metri. Un tad es to kāpu, tur man tur visi skrien garām, bet es domāju, ok,
jātiek līdz kaut kādai augšai, tur kaut kādi līdzinājumi posmi, uz noskrējieniem posmi, ka tajos varbūt ķermenis tomēr pamostās. Bet tā kā absolūti bezcerīgi, un beigās jau es beigās noskrēju pusmaratonu, kas ir tā kā ļoti maz. Un es vienkārši saprotu, ka es kustos lēnāk nekā es treniņā kustētos. Jā, tas nav ok. Tā kā, kaut kādā randomā vietā, kur bija cilvēki, mediķi un tā tālāk, tad es vienkārši pateicu, ka tā kā man pietiek, tad mani pavadīja slovēņu vietējais, kur dzīvo turpat kalnā. Viņš nesa savu milzīgo to zvanu uz mājām. Viņam bija Slovēnijas karoks, viņš bija atnācis atbalstīt, tad viņš mani pavadīja. Tā kā līdz tam pacēlām, jo ārsti negribēja mani laist vienu pašu. Okay. Lai arī es tur biju gan adekvāts, manuprāt. Bet tā līdz ar to mana pieredze tāda salīdzinoši īsa skrējienā. Vienīgais, ko es varētu teikt, ka man izdevās, bija ēšana. Es pat 2,5 stundām, man liekas, 300 gramiem ogļhidrātu apēdu. Tiesa daļu no tā, tā kā neplānoti. Okay. Es biju mājās sagatavojis 2 iepakojumus ar pulveri, to sporta dzēriena. Un es tagad sāku skriet tās sacensības. Un es vienā tikai, man vienā pudelē ir tas sporta dzēriens, un otrā man ir tikai pulveris. Jo kontrolpunkti sākumā ļoti tuvu. Un tā kā es negribu nest to taisnē 2 pilnas pudeles. Un es sāku dzert to dzērienu, un viņš liekas tāds, kaut kāds tāds spēcīgs nedaudz. Un jo tālāk es skrienu, un jo vairāk es viņu dzeru, jo spēcīgāks viņš sāk likties. Un tad es beigās sāku domāt, kā es tos kausiņus tur bēru, vai ne? Un es tā atcerējos spilgti, ka tā endurance sporta dzēriena iepakojuma rakstīts 2 kausiņi ir viens units, kas ir 45 grami. Tas bija 4 sabēris. Okay. Ar to man bija 90. Tā kā labi, ka es kaut ko tādu biju jau treniņos darījis, tad varbūt tas noteikti nepatraucē. Bet nekas no tā tur baigi nepatraucē. Uzturu ļoti labi, viņš arī jūtu, ka apstrādājas un viss notiek, bet ķermenis vienkārši tik tāds tukšītis, ka nekā. Tur bēr iekšā, ko grib, bet nekāda jēga. Bet varbūt par to pašu Eiropas čempionātu kā tādu, jo tu esi bijis pasaules čempionātos, kā teiksim šis salīdzinoši varbūt no tādas, atmosfēras organizācijas. Kas man liekas vairākos pasaules čempionātos pēc kārtas nebija bijis, un es dzīvoju ar Gvido Kalniņu un Edgaru Dauguli vienā istabiņā, un Edgars teica, ka viņš vispār tādu nav pieredzējis. Pēdējos pasaules čempionātos mēs dzīvojam vienmēr ļoti izolēti. Piemēram, to pašu, ja mēs Kampranku atceramies. Mēs dzīvojām vieni paši viesnīcā, vai bija vēl viena izlase? Teorētiski varēja būt vēl kāda, bet mēs, manuprāt, tur bijām vienīgie. Un tā lielākā daļa dzīvoja tādās mazās viesnīcās, pat 2 komandām, varbūt pat 3, liekas, amerikāņu tādā nedaudz lielākā. Mēs ēšanā satikām citus, tas arī bija. Labi, tas neskaitās. Jā. Bet šeit bija, tā kā tu ienāc, un es atbraucu viens no pēdējiem, es atbraucu tad, kad bija jau atklāšana pat notikusi, un sanāca tā, ka es ienāku viesnīcā tajā brīdī, kad visi ir sabraukuši no atklāšanas ceremonijas. Kad tu ienāc tajā lobbyā, un tu redzēji vienkārši ir pilns ar skrējējiem. Tā kā gandrīz visas izlases. Bija arī šoreiz kaut kādas, tur bija Turcijas izolēti prom, Vācijas, man liekas, arī Beļģijas, Slovēnija pati bija prom, un tā kā bija kaut kādas izlasītas, kas bija arī tā kā nost, kuri dzīvoja kaut kur citur, bet mums par laimi iekrita būt kopā ar tiešām visām lielajām izlasēm, tur Lielbritānijas, Francijas, Spānijas, Portugāles, kas atbrauc ar 40 cilvēku delegācijām, kur, piemēram, Francijai 4 fizioterapeiti, sporta ārsts, tur treneru čupa, vai, piemēram, Šveicējā mēdīju busiņš, kur 6 cilvēki sēž iekšā, vai ne, kāds tur fotografē, kāds tur vēl kaut ko. Tās komandas tur tiešām lielas, un tas uzreiz rada tādu, kaut kādu to svētku sajūtu, kaut kādu kopības sajūtu, ka tu nāc uz brokastīm un tur visi jau sēž. Un tas kaut kādā mērā arī šeit tas notika atgādināt tādus senākus čempionātus, kur arī bija līdzīgi formāti. Un tad atnāk, piemēram, tagad, piemēram, uzvarēja garai distancē, tur Frederiks Tranšārds, viņš atnāk vakariņās, un tajā brīdī visi sāk aplaudēt. Un tad šo Juditi Vaideri viņi bija nokavējuši, tad kad gāja ārā, tad tāda aplaudēja. Un tāda, krietni tāda vairāk kopības sajūta un tādā ziņā patīkami. Un pat čempionāts, es teiktu, ka ļoti labi norganizēts. Man tā kā nebija daudz par ko
piesieties. Nu, protams, tur kaut kādi sīkumi, bet, piemēram, ēdināšana bija vienkārši mega līmenī. Tiešām ļoti labs ēdiens un es teiktu visām gaumēm un kvalitatīvs, veselīgs. Nu, loģistika droši vien bija tāda, kas varbūt tur varētu teikt, ka tā kā nav ideāla. Bet tas vairāk tādā mērā, ka visur varēja aizbraukt, nekur nekas nekavēja, bet labi, pēdējā dienā es uz lidostu stundu vēlāk izbraucu, nekā es būtu gribējis, tad tas kavējās. Bet tas, ka maz reisu var būt. Un mēs dzīvojam tādā izolētā vietā, kur bez viesnīcas nekā cita nav. Tad sanāca tā, kad lai tur tiktu, tad tev citreiz jāgaida pusotru stunda, piemēram, kamēr beidzās apbalvošana pilsētas centrā, un tad tikai vēd. Un tas var būt tāds kaut kur, bet tad es ņēmu līdzi grāmatu un kaut kur parkā vienkārši lasīju un gaidīju tādā veidā to mirkli. Un tādā varbūt kā kaut kāds mīnusiņš, bet trases ļoti ātras. Arī tā, mana 52 km trase, es teiktu, patiesībā ļoti piemērota man šobrīd, ja es spētu tādā kustēties. Arī visām distancēm bija tiešraidi. Jā. Bet man jau šādi uphill pirmajās minūtēs izbasīja tie komentētāji. Jā, komentētāji laikam bija tādi vai no stadiona vai asfalta paņemt, viņi tādi taku skriešanā diezko zinoši nelikās. Tas ir viens un otrs, ka viņi bija ļoti arī tādi uz Lielbritāniju fokusēti. Viņi ļoti daudz zināja par kaut kādiem Lielbritānijas skrējējiem un īru skrējējiem, bet kaut kas cits viņiem bija mazāk zināms. Un, viņi arī tur tā kā uz to long trailu, vai kā viņš saucās. Jā, trailu. Tur viņi vēl kaut cik, bet, piemēram, pirms uphilla viņš saka, kāpēc viņi vispār pulksteņus slēdz iekšā, te taču nekādus splitus viņi neskatās, kā uz šosejas. Un tā sieviete, tā kā viņi skatās tur augstumu un tā. Jā, sirds ritmu kaut vai, tur jau daudz, kaut vai laiks, distance. Kā minimums, tev pēc tam ir dati, ko apskatīties pēc skrējiena. Tas jau, kas plitus tur neskatās, tas droši vien, jā. Tur, ko tu tādā vertikālē tur daudz paskatīsies, tev pēc būtības jāmauc tie pašā laikā. Tas jā, bet, piemēram, stundu skrējiens. Jā, bet zināt, teiksim, vai tu esi uzkāpis 400 metrus vai 700 metrus, jā, un cik tev palicis. Jā, ja tu nezini trasi sevišķi. Tā kā, jā, es teiktu, tā tiešraidi bija ok, bet tas tāda vienkārši no komentēšanas viedokļa arī domājot par to, ka cerams, ka man uz vilku balss būs atpakaļ, bet kas ir tas, kas ir interesanti klausītājiem? Jā. Nē, tās tiešraides bija ļoti noderīgas arī uz vietas. Piemēram, pirmajā dienā, kad bija tā uphill distance, mums nebija šoreiz, mēs bijām 6 cilvēki un mums nebija atbalsta komandas un viss tas brauciens bija, te jāņem vērā. Tas nav tāpēc, ka mēs tur nevarētu atļauties kādu personu vai vēl kaut ko. Tas vairāk bija, tā kā ar domu, tāds Eiropas čempionāts nebija plānā. Jā, tā bija tāda pēdējā brīža būtībā. Jā, man liekas, nonāca līdz tam Eiropas čempionātam, ka viņā varētu skriet, man liekas, sekojoši, ka Kristaps Bērziņš bija izrādījis interesi, un tāpēc pacēlās jautājums, ko mēs daram. Un tajā brīdī es sāku paskatīties, man liekas, interesanti. Vēl kaut kādi sāka paskatīties. Jā, tu atsūti man, un es šitā ir laba distance. Un beigās tas rezultēs ar to, ka Kristaps pats nemaz nebija, bet aizbrauca 6 citi, vai ne? Un skaidrs, ka tas tika tādā pēdējā mirklī viss organizēts, un ne tam bija atbalsts plānots, ne arī reāli tika sniegts. Un līdzīgi arī ar atbalsta personām. Neviens nebija paspējis viņas izplānot, līdz ar to mums nebija. Un tad kaut kādā mērā tās pirmās dienas Gvido uzņēmās, tur jau viņš bija ātrāk kā kaut kādu akreditēšanu komandas un tā. Un tad savukārt tais dienās, kad man nebija skrējiena, tad es vairāk pievērsu uzmanību, lai tiem, kam ir skrējiens, lai viņiem var iedot tur ēšanas talonu, lai viņus pieskatīt. Un, vienkārši, lai ir kāds cilvēks līdzi. Palīdzība. Ja notiek kaut kāda čēpē, jo kopumā jau viss tur ir tāds diezgan organizēti. Tā kā tev jānāk, tev ir tas saucamais kālrūms, kur tev pārbauda ekipējumu, formu, un tad tevi laiž iekšā. Un tad tur, ja kaut kādas, piemēram, problēmas, tad ir labi tomēr, ka kāds ir blakus, kurš var bez stresa palīdzēt un tā tālāk, vai ne? Tā kā jā, bet arī tajā pirmajā dienā, piemēram, es uz Gvido finišu nepaspēju, jo, kamēr mēs tikām augšā, man tur ar 2 pacēlēm bija jābrauc. Un arī dāmām jau finišu bija reāli stundu, man šķiet vēlāk kā džekiem. Bet tajā laikapstākļi bija absolūti briesmīgi augšā. Bija horizontālais lietus,
bija Gudo kaut ko arī teica pa krustu kaut kādā trases brīdī. Respektīvi, tie laikapstākļi šausmas. Un dēļ tā, ka es braucu augšā, es zināju, ka tiem sportistiem, pēc tam, kad viņi ir finišējuši, viņiem ir jābrauc kādas 10 minūtes vaļājā pacēlājā. Nu, vaļājā tas ir krēsliņu pacēlājs, kur tev tā kā viss uz galvas, kas var uzkrist, skrīt. Viss krīt, jā. Krēsls ir slapšs un viss ir slikti. Līdz ar to, es, piemēram, uzbraucot un uzreiz ieraugot vidās, uzreiz viņam teicu, ka brauc pēc iespējas ātrāk lejā, jo tur augšā siltāks nepaliks nevienu. Tur jau tā lieta, jā. Dainojas, man liekas, kurās 5 minūtēs no finiša līdz pacēlājiem dabūju, lai tas ir maksimāli ātri, kamēr viņai nav sācis salt, vai ne, un tāpat jau mēs tur lejā klabēdami braucām. Tā kā, tādā ziņā vismaz. Burtiski atcildīšanās. Jā, tā burtiski bija atzišana. Tādā kaut kādā formātā tas viss, un līdzīgi pēc tam up and down, tur varbūt man mazāk bija jāpalīdz kaut kas, bet vienkārši, kad ir kaut kur tūmā cilvēks, kas vajadzības gadījumā tomēr var. Pastāst par to kreklu, kas tev mugurā. Jā, man ir Francijas izlases krekls. Bediesībā arī, kas bija viena lieta, droši vien, kas tagad pēdējos gados nebija bijusi, bija ballīte, bija noslēgumā tā kā, pasta pārtīs saucamais, un es biju domājis, kas pasta pārtīja, vienkārši tā kā mēs tur pārēdīsim. Kā parasti lielā ēšana vienkārši. Jā, bet tur bija uztaisīta pāri viesnīcai milzīga tā telts, un bija slovēņu kaut kādā, slovēņu šlāgeris, varētu teikt. Viņi sauc viņu par akordionu mūziku. Viņam ļoti populārs tas akordions. Tur es arī kāzas redzēju, kur tā kā ir tā kaut kāda šampīša dzeršana ārā, un tur 4 čaļi fonā uz akordioniem maudz. Tā kā bija ballīte, un tad tai ballītē tur, es teiktu, U20 izlašu, mums nebija U20, bet U20 jaunieši to ballīti riktīgi paņēma uz sevis, iegrieza viņu trepisku, un līdz līmenim, ka tajās komandu līderu čatā jau rakstīja, kad Francija, Itālija un Portugāla lūdzu savāciet savus bērnus. Bet viņi tur izklaidējās, un viss jau kārtībā, un Ronimojas dejoja uz galda. Jā, bet kaut kā pēdējos čempjos, laikam jau tas paliek nedaudz populārāk, ir, kas piedāvā mainīt tos kreklus savā starpā. Un pagājušajā pasaules čempionātā es atceros, ka pēdējā dienā staigājot pa to kampranku nāca no Filipīnām, man liekas, klāt vai Malaizijas. Kaut kādā Āzijas, jā. Un tad mēs līdz tam maiņas darījumam kaut kā tur nenonācām, bet šoreiz ar pa dienu staigāja pēdējā dienā San Marino sportisti un gribēja kaut ko mainīt, bet tur ar kaut kā tā, bet dai bālēnē neko, es sēžu kaut kādu to bezalkoholisku alu tur cilāju, un es skatos, viens tas francūzis, tā kā ļoti skatās uz mani. Viņš vienreiz paskatās, otrais kaut kādā mirklī, trešu, un es jau tā kā saprotu, kad uz mani tā kā, es domāju, tā kā Lēns tevi. Jā, ka es esmu tā kā medījums kaut kāds, bet tad viņš beigās pienāca, un viņš prasa, vai es negribu samainīties krekliem. Un es jau tām sacensībām biju sekojis līdzi, un pirmkārt, tā kā, man ļoti patīk tās franču formas, un viņiem tādi arī hūdī, tur ar to gaili uz muguras, un tad es teicu, davai. Un tad mēs turpat uzreiz samainījāmies, viņš dabūja kreklu ar uzrakstu Ronimojas, un es dabūju kreklu ar uzrakstu Frants. Un tā, lai tam kreklam, tagad es esmu viņa lielākais fans, jo viņš ir U20 sportists, bet viņš atbrauca no šī čempionāta ar 3 zelta medaļām, 1 sudraba medaļu. Tā kā diezgan iespēdīgi. Jā, es ceru, ka viņš ir nākamais Džims Vamslīs, un es to kreklu varēšu pēc kādiem izsolīt, jā. 10 gadiem pārdot, jā. Tā vienīgi vajadzēja viņa parakstu dabūt. Dabūs taču. Ja būs, līdz tam nonāks, tad dabūs. Es teikšu, atceries mani. Viņam parādīs to video, kur viņš tavā kreklā dejo. Jā, un patiesībā jāatzīst, ka tā kā Latvijas tās formas bija ārkārtīgi populāras. Un man pēc tam arī, man ir arī samainīts ar Lielbritāniju, man ir tāds, iepriekšējā kaluma, bet es teiktu, pa pusē full kit no Itālijas, tur bikses, maika, polo kreklis kaut kāds. Tā kā, bija ļoti pieprasīts, un es nebiju vienīgais, kuram tā kā jautāja mainīties, un tā kā visi teica, ka mums ir, nicevišķi tā, kas mums ir jāciņa pa virsu, ka tā esot vienkārši fantastiski skaista, un tā kā mūsu formas bija gana populāras, un tad, runājot, piemēram, ar to vienu britu skrējēju,
bija interesanti kaut kādā mērā saruna, jo skaidrs, ka viņiem tur ir, kur Francija ir Adidas un tur tam Lielbritānija tur bija Nike, ka viņiem ir kaut kādā mērā, tu skaties, tur super zīmola un viss tur tāds, un kad tu ar viņu runājies un stāsti to, kā mums tie krekli ir veidojušies, ka mēs, kaut kādā mērā viņi ir tādi, custom made, un tepat pie mūsu ražotām imprint ražoti, un tad jā, viņš, tu klausies, tas tā kā, jums tu uzvārdi uz muguras, reāli, tā kā riktīgi forši, un kad tāds oriģināls dizains, un kad nesakrīt ar to, kas ir varbūt pilnīgi arī visiem tur stadiona skrējējiem un tā tālāk. Jā, jo būtībā, teiksim, kaut vai tās, tie fasoni, viņi nebūs, citiem. Jā, tā kā jā, protams, te ir gan plusi, gan mīnusi, kaut vai, skaidrs, ka tāda Adidas, Nike, funkcionalitāte, droši vien ir nedaudz līmenī augstākā, vai ne? Tas tomēr ir pasaules zīmoli, kas ļoti, ļoti strādā pie tieši tā, vai ne? Bet, tā kā izskata ziņā bija pieprasīti, jā. Tā kā mani tur vairākas reizes izģērba un jauni puiši. Bet arī apģērba. Arī apģērba, jā. Jā. Tas kaut kādā droši vien, kaut kāds tāds kopsavilkums par Eiropas čempionātu. Kopumā es teiktu ļoti labi norganizēts un katrā ziņā atstāja tādu, man iespaidu atstāja, ka man gribētos būt vēl. Pēc 2 gadiem ir Šveicē. Tā arī mēs tur tā pilsēta tur tika pateikta, bet tas ir tāds nosaukums, kas kamēr tu neredzi, vai ne? Ir 10 vietās Šveicē. Ok, tu tas kantons. Tur nav tajā oficiālā info, tur vienkārši nosaukums, un tur nav pierakstīts, kurš kantons. Līdz ar to, es domāju, ka tas būs tajos Jūra kalnos, kas nav Alpi, bet kas ir tur pie, tā kā Šveices, Francijas daļā, pie tā garā ezera, kas tas pa ezeru bija. Ženēvas ezers, nē. Greču pie garā ezera. Izcilas ģeogrāfiskā zināšana. Bet jā, tā kā skatīsimies. Bet skaties, ka tie ir vēl 2 gadi, un droši vien man uz to laiku man pamazām jāsāk pīrēties pa kaut kādu menedžeri vai kaut ko tam līdzīgu. Jā. Bet, ja teiksim, ja skriešanas prasmes man bija sūdīgas, tad stopēšanas prasmēs es esmu tā kā very advanced. Es pēc tā savā, nefiniša, man kaut kā bija jātiek līdz civilizācijai. Protams, es tur varu gaidīt organizatori, kamēr beidzās sacensības un mani tur aiztransportē, bet tā pieredze man ar šādām lietām ir bijusi, un tas vienmēr ir ilgi, lēni, un viņiem jāgaida, kamēr visi finišē, un kaut kādas 5 minūtes jau tur pasēdēju kodā namiņā ar segām. Es domāju, paldies, nē. Es netaisos tur sēdēt visu dienu kaut kādās segās satinies, kaut kādās sūda mājiņā. Tāpat jau ir slikti. Jā, tāpat jau nav nekā laba, ko pateikt dzīvi. Tad es pats nobraucu to pacēlāju lejā, ar kuru tur dienu iepriekš biju vedis arī Dainu lejā, un tad es redzu, ir tā brīvprātīgā, un es viņai prasu, cikos ir autobus, un viņa saka, būs pēc stundas. Un es jau uzreiz pie sevis, tā kā stundu es taču te nestāvēšu, un eju tā kā uz ceļu, šī velkās līdzi. Tā kā, lai izstāstītu man, kur būs tas autobus. Es tik, jā. Stāsti. Jā. Beigās es izgāju uz ceļu, es pat nepaspēju īkšķi pacelt. Braucu pirmais busiņš, mēs saskatījāmies, un durvis jau vērās vaļā. Un tad es braucu ar to Šveices mēdīju busiņu ar Judītes vīru kopā. Uzvarētājs Judītes. Jā, bija ļoti labs brauciens. Viņi zināja arī, kas ir Rīga, un viņi bija te orientēšanās čempionātā bijuši. Jā. Gan Rīgā, gan Siguldā. Tā kā jā, tādi man tie piedzīvojumi Eiropas čempionātā varbūt ne tādi paši pozitīvākie, un droši vien ļoti daudz tādas identitātes krīzi raizošas domas man tur bija, bet pārdzīvots ir, veselība sāk atgriezties, un tad jau arī kaut kādā mērā pamazām tas garas stāvoklis sāk atgriezties. Vai tu jau zini, ko darīs 20. jūnijā? Uz Tirnabukā. Tas, kurā, pirmkārt, paldies tiem, kas tā kā pieteicās, ka viņi varētu mani suportēt vilkā. Man liekas, ka 5-6 izteica tādu vēlmi. Tā kā skaidrs, ka te Eiropas čempionātā, tad, kad es te kalna galā tur biju izstājies un piņāju, tad tajā brīdī, protams, man liekas, ka jāsakārto vispār kaut kādas pamatlietas pirms pa kaut kādām sacensībām domāt. Te jau arī, mēs te varam runāt tur slims un tā tālāk, vai ne? Un skaidrs, ka tas ir attaisnojums un
un sniegumu pasliktinošs faktors, bet tai pašā laikā, piemēram, dienu pirms tā čempionāta, kas bija ceļa diena, man bija tāds nogurums, un principā es tām lidostām cauri gāju, tā kā absolūts zombija, jā. Es tā neko nesapratu. Es vienkārši, tā kā pārvietojos, un ja uz to tā atskatās, tad skatās, ka tur ar kaut kāda daļa no slimošanas, bet pēc būtības, tai kalna galā stāvot, rokas uz ceļiem nolicis un asarām tekot, es sev tā kā solījos, ka jāsakārto pamatlietas. Tās pamatlietas ir noteikti nedaudz vairāk parūpēties tieši par sevi, par darba apjomu, par miega apjomu, par kaut kādu atpūtas apjomu kā tādu. Un tas pats arī droši vien par uzturu, šķidrumu uzņemšanu. Tur it kā es tā kā vairāk cenšos, bet uz tā kopējā fona pie iepriekš uzskaitītajām lietām tas nevienmēr tā ļoti, tur iespējams vēl labāk vajadzētu, lai tas viss kaut kādā mērā strādātu, vai ne, jo skaidrs, ka, dēļ visiem šiem faktoriem, kaut kāda skriešana, gribot, negribot, ir nonākusi, citā lomā dzīvē. Un, tā kā, skaidrs, ka sirdī man gribās tur teikt, tur skriešana, ja ne pirmajā vietā, tad ļoti tuvu pirmajai vietai, vai ne, un vienmēr gribās skriešanai to priekšroku dot, bet tā realitāte tāda nav bijusi pēdējos gados, droši vien jau 5. Un skaidrs, ka tas ļoti atspoguļojās arī sniegumā, vai ne, un no ikdienas treniņos, ja es nostrādāju savu klasisko nedēļu darba, vai ne, man paiet kādas 2 dienas, kamēr es atjēdzos, vai ne. Jā, un tad jau principā priekšā ir nākamā nedēļa. Jā, tad jau priekšā ir nākamā nedēļa, un atkal ir jāmauc, un tā kā, tās tādas kaut kādas lietas, ko es arī te skaļi pasaku, kas ir jākārto, jo tas nepalīdz arī, tādā, mentālā veselība arī ir līdz ar to lieta, kas, tiek risināta, bet, kas ir kaut kāds iemesls, kāpēc es esmu nonācis, kāpēc man viņa vispār jārisina, vai ne? Un, tā kā jāstrādā pie kaut kādām pamatlietām, tai kalna galā es sev tiešām teicu, ka tā aizbrauksmē es tev ļoti ilgi pie spoguļa jāpasēž un jāpaskatās, un ne tādā kontekstā, ka tur jāpaskatās, cik tu esi tur vecs vai kaut kā tam līdzīgi, bet jāpaskatās, kā tu, kas ir tās prioritātes tev un kā tu viņas sakārtos, jo, braucot arī te busiņā ar tiem šveiciešiem, tur arī es ar tā kā kaut ko, 42 un bērni un darbs, un tad kāds no priekšas tur teica, bet pats, kur Judīte ir 3, tad laikam es teicu, no excuses, un kaut kas no izmugrējās rindas, no excuses. Jā, kaut kādā ziņā tas teiksim, kādas tās izvēles mēs izdarām. Jā, un skaidrs, ka ja tu izvēli, tu uztaisi tādu, ka, tev ir prioritārs, piemēram, darbs, ģimene vai kombinācija vai vēl kaut kas cits, vai ne? Un tas jau uz visiem attiecās kaut kādā mērā. Jā, tas jau nav slikti. Vienkārši tad neliec ekspektācijas kaut kādas savā sniegumā tādas, kas ir neadekvātas, vai ne? Jā, vai arī, varbūt ne sniegumā, bet vispār, teiksim, ja tu, vai jebkurš, teiksim, turpina darīt lietas tā, kā ir darītas, ir naivi sagaidīt, ka būs kaut kas, cits iznākums. Jā, es to esmu pārbaudījis beigas. Strēli, tā kā, nekas nemainās, vajagā vilšanās. Un tas ir tāds, kaut kāds, un skaidrs, ka, tu tur esi nokritis, tādā pārnestā nozīmē, un ir jāceļās augšā, un tā piecelšanās jau notiek, un arī tāda, piemēram, tur kaut kāda pārdzīvošana par to, ka bija slikti un tā, un skaidrs, tagad pagājušas kaut kādas 6 dienas, tas lēnām pazūd, un kaut kādā mērā ir svarīgi šobrīd, ja man tas ir svarīgi, lai es skrienu labi, ir svarīgi kaut kādā mērā nepalaist to tādā, brīvplūsmā, ka tas vienkārši tiek palaists garām, un es teorētiski gatavojos kaut kam nākamajam, vai ne, un tad pienāk tas nākamais, un tad tāds pagaidi, nekas nav mainījies. Jā, vai arī tad jāmaina tas, ko tu no tās skriešanas sagaidi. Jā, vai arī tad ir jāmaina perspektīva, un tā ir tāda grūta lieta, un tas arī ir kaut kas, kas ir runāts tais pašās kodās terapijās, ka ir tā vēlme izdarīt tā kā maksimāli labi, un manā gadījumā pilnīgi visās jomās. Un ir kaut kādi apstākļi, kādēļ tas nesanāk.
reāli, tā kā objektīvi iemesli. Un ka tajā brīdī ir ļoti grūti tā kā izslēgt to, ka, vai iestāstīt sev, ka, hei, bet tas ir normāli, ka tev ir tagad 80% no snieguma. Jo tu 80% tikai ieguldi, vai ne? Un, tā kā iemācīties to, ka, izbaudīt to procesu, izbaudīt to, ko tu vari šobrīd izdarīt, nevis, tā kā tiekties uz absolūto maksimumu, jo tad, beigās jau tā apmierinājuma nav. Tas tāds visu laiku, tu dzenies pēc kaut kā, tu pat nedzenies, bet tā kā nav rezultāta, tu esi vīlies. Un tāda apgrieztā visu laiku aplī kaut kādā, tu tur rotē, un rezultāts visu laiku viens un tas pats. Un, piemēram, manā gadījumā tas, CCC vai ne, un tagad šis Eiropas čempionāts. Un, par šo Eiropas čempionātu var teikt, jā, tur slims un tā tālāk. Un, ja mēs paskatāmies kaut kādu, gadu kopumā, es teiktu, vai ziemu kopumā pie tā, cik daudz es esmu slimojis, es teiktu, es esmu apbrīnojami normālā formā. Un tā kā, apbrīnojami. Respekt. Jā, jo pats viss marts bija vienkārši ar sāpošu kaklu. Tagad viss mais ir bijis ar mega iesnām, vai ne, un tur ik pa mēnesim vēl kaut kādas mazās, vai ne. Visam tam cauri ir iziets, un iespējams, ka skaidrs, ka kaut kādā mirklī vajadzēja lielāku to restartu, iespējams, vai ne. Bet tā ir vienalga tā kā kustēties, ja es esmu vesels, es varu, normāli. Tā kā, bet jā, tā kā skaidrs, ka pēc tā CCC, kur arī bija ļoti līdzīgas tās domas, kad, hei, vienkārši varbūt turistā jāpiedalās ar kameru, nezinu. Nekas jau nav mainījies kopš tā brīža. Ir tas pats settings galvā, un tās pašas kaut kādas cerības un gaidas, un tad ir man jāizdomā, vai es iemācos samazināt ekspektācijas, vai es iemācos sakārtot kaut kādas lietas, kas man ir apkārt, kas man traucē sniegumam, kaut vai darba slodze, vai ne. Tad eju ar tām pašām ekspektācijām, bet jau ar citu kaut kādu ieguldījumu. Tā kaut kā depresīvi droši vien skan diezgan, bet Es pat neteiktu, ka depresīvi drīzāk, šitas skan depresīvi. Jā, tas skan ļoti depresīvi. Droši vien es būtu klausītājs pārtītu tavas daļas. Man laikam vienkārši būs jāuzliek mute un captions. Jā. Šausmas. Bet drīzāk jau tā cerīgi, manuprāt, tas skan. Cerīgāk. Potenciāli. Jautājums, ko ar to iesāk vienkārši? Nē, droši vien tādā, pirmā lieta, kas ir labi, ir apzināt problēmu. Nevis vainot kaut ko citu un tā tālāk, bet tas droši vien tāds kaut kādā mērā, ar pirmo reizi nepielēca, un sūdīgi man, bet iespējams izskatās, ka ar otro reizi jau ir aizgājis nedaudz dziļāk tai smadzeņu podā, kad šī ir problēma, un ka tu saproti, ka tā ir problēma, vai ne, un tad jautājums, es, manuprāt, diezgan spītīgs esmu šajās visās lietās, kad vai es spēšu pārkāpt tam savam maksimālistam un spītīgumam un tiešām kaut ko mainīt. Jā, kaut kādā ziņā tās problēmas mēs spējam risināt, tad, ka mēs esam nobrieduši viņas risināt. Jā, tad ir jautājums, vai es esmu nobriedis, vai man ir vēl vajadzīgs kāds starts. Kāds starts un nefinišs vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā stay tuned. Katrā ziņā, ja būs turpinājums līdzīgs, vismaz ir kaut kāds stāsts, vai ne? Jebkurā gadījumā būs stāsts no tā visa. Labi, tas tāds ļoti garais par Eiropas čempionātu par mani, bet bija arī... Bija arī Vilkacis. Es nezinu, ko es tur par viņu varu pateikt. Vilkacis jau episks. Tā kā tā atmosfēra tur ir fantastiska un ir cilvēks, kurš nāk no vietas, kur ir Zegāma. Jā. Saka, ka Vilkacis ir labāks par Zegāmu. Jā. Un man nav balss jau nedēļu. Droši vien es varu atstāstīt, ko es esmu dzirdējis no malas, lai tev nav jāmokās. Un, katrā ziņā mēs arī patiesībā, esot Eiropas čempionātā, ļoti sekojām Vilkacim. Un tā informācija bija salīdzinoši skopa vairāk no cilvēkiem, kas bija uz vietas. Nevis, jo rezultāti jau nebija pieejami, un tad tur man vairākos kanālos nāca kaut kāds ik pa laikam updates un kā tur iet. Un pārsvarā, protams, nevis pārsvarā, bet pamatā par to, kas notiek sacensību priekšgalā. Un tad, laikam sanāk, ka šajā gadā uzvarēja debitanti. Dāvis Pazars uzvarēja vīriem ar, laikam, 4. labāko laiku, kāds ir bijis sacensību vēsturē. Bet ļoti sīvā konkurencē patiesībā. Savā ziņā, jā, bet tas, kas man patika,
cik stabilu skrējienu Dāvis noskrēja, tādā ziņā, ja tie džeki, kuri bija sākumā vadībā, viņi ļoti ātri atbir uz ļoti tālām vietām vai pat izstājās. Tad Dāvis tā, tikai kaut tā otrajā pusē izvirzījās priekšā. Dāvija gadījumā bija noteikti stingra tāda. Dāvis mans audzēknis bija noteikti tāda salīdzinoši stingra tā disciplīna, lai sākums ir salīdzinoši mierīgs un nepārforsēts. Tiesa, šajos gadījumos jau vienmēr ir. Viena lieta ir tas, ko tu pasaki, kā vajadzētu, un pats sportists saprot, kā vajadzētu. Un cita lieta, kā tas tiek realizēts, vai ne? Un šajā ziņā arī kaut kādā mērā Dāvis nav ļoti pieredzējis šajā aplī. Viņš bija bijis tur apskatīties, bet tas arī viss, un to iespējams nav tādā standarta gadījumā pietiekami, bet viņam pietika. Viņam pietika, lai sāktu gana konservatīvi un lai noturētu tos apļus patiesībā diezgan līdzīgus. Jā, beigās tāpat tur tempa kritums, bet salīdzinoši niecīgs. Principā Dāvis arī pamatīgi daudz nobiedēja pēc finiša, jo viņam, viņš tiešām bija pārkārsis, teiktu. Bet cik grādi bija tur ārā? Nebija beigti traks. 20 kaut kas tāds. Jā, bet 20 jau... Katrā ziņā šortos un kraklā būt līdzjutējiem bija okei. 20 grādi priekš mūsu pavasara, nav maz. Jā, un nebija jau tā, ka daudz dienas pirms tam bija bijušas superkarstās. Un manuprāt, liela problēma bija tas, ka bija ļoti sutīgs, ka iepriekšējā dienā bija līs. No rīta vēl bija līs un vēl sacensībās pa vidu pamatīgi uzgāza. Un, manuprāt, bija tāds ritīgs pirts efekts, ka varbūt pat nav tik ļoti karsts. Cik ir mitrs, un tad tā tas karstums vēl vairāk. Jā, jo ļoti daudziem, manuprāt, bija tas, ka izsvīda ārkārtīgi daudz. Bet izdzīvoja, tā ir labā ziņa, un varēs gatavoties arī nākamajiem startiem. Katrā ziņā, tāds, kā saka, tur angliski breakout performance, vai ne, Dāvija gadījumā šis noteikti bija tāds sniegums, kas viņu nedaudz pacēla uz tās taku skriešanas skatuves Latvijas, līdz šim, es domāju, lielākā daļa viņu īsti pat nebija dzirdējuši. Tāds pirmais solītis izdarīts. Man gan attālināti sekojot, un viņš vēl bija 3. vai 4. pēc kuriem 5 apļiem. Es teicu, ka Eiropas čempions Dāvis uzvarēs. Un man tā līdz galam tur nenoticēja, bet man bija sajūta, ka viņš ļoti gudri sācis. Un ka iekšā viņš ļoti labs reliefā, ka viņam iekšā ir vēl daudz tāda apļa. Jā. Bija arī daudz, kuri vienkārši spīts vai kaut kas cits, bet būtībā paši sev sačakarēja skrējienu. Pirmajos apļos pārmaucot, ja tā tu domā? Vai tas, vai kaut kādas uztura lietas, vai kaut ko nepadomā. Tāds... Nē, tas jau ir tāds, ko tu Vilkacī vienmēr ļoti labi redzi. Vilkacīs man ir 2 bijuši, abi ir absolūti izgāšanās bijusi, un tur ir tā trase nepiedot kaut kādus sīkumus. Jā. Ja tu neparūpēsies par sevi, būs slikti. Man liekas, tāda viena no pamatlietām, ko vismaz lielākai daļai tur tomēr vajadzētu domāt, ir šķidrumu uzņemšana apļa laikā. Jo, tu esi ik pa pusstundai kontrolpunktā. Un pat pa vidu ir vēl viens mazais, nezinu, vai bija šogad, nebija. Jā, tu esi tad ik pa pusstundai, kādam ātrāk, kāda minūte lēnāk, bet lielākai daļai pusstundā tu esi reizi klāt. Un vari uzņemt visu, bet tad ir jautājums, cik tu tā ātri apstājoties, cik tu tiešām uzdzer, tur 100 mililitrus. Un ja tas ir, tā katru apli, skaties, ka tas ir super par maz. Jā. Kamēr, ja tev ir pudelīta aplī līdzi, tu tomēr, un super par maz un super reti. Jā. Un ja tur ir sutīgs un karsts, skaties, ka tas var būt milzīgs faktors, vai ne? Un tas pats jau arī ar ēšanu kaut kādā mērā. Ka ar ēšanas gadījumā tur var ik pa tai pusstundai ļoti normāls tas kaut kāds laika intervāls, bet tā arī kādu apli izlaid. Un tas jau var būt iemesls, kāpēc tu 2-3 apļus vēlāk vairs nevari tik labi kustēties, vai ne? Jā, dāmu konkurencē vienai no skrējām, kura potenciāli varēja cīnīties par uzvaru. Beigās viņa nav trīniekā. Iespējams tieši šķidrumu uzņemšanas dēļ. Jā. Dāmām uzvarēja šogad tā meitene, kas uzvarēja Rīga Valmiera. Man liekas tāds pirmais kombo, kad uzvar Rīga Valmiera un tagad Vilkaču maratonu
Lauma Izāka, jā. Pareizi. Jā. Nu, nē, iespaidīgi katrā ziņā, un saprotu, ka viņa nemaz tik labi šajā skrējienā arī pati nebija jutusies, bet arī tā kā sākumā viņa nebija vadībā. Un pamazām izlīda vadībā, un beigās noturēja tā kā, nu, kaut kādā mērā interesanti, ko viņa vēl spēs parādīt šo sezonu. Jā, jo daudz skrējienu vēl tikai priekšā, tāds vilks, abi čempionāti Latvijas. Jā. Tā kā, nu jā, jāskatās, kā viņai būs atlikusī sezona, cerams, ka spēks pietiks tam visam. Tā kā jā, nu Vilkacī kopumā, nu ko mēs vēl tur varam pateikt? Nu, atbalsta komandām noteikti liela nozīme. Tad būtībā varēja redzēt, ka ļoti daudz jau piekop to taktiku, ka skrējējs tiek apkopts, nu tā kā, nu tās starp finiša zonas gaitā. Jā, un nu arī droši vien kaut kādas mācībiņas šeit varēja iegūt, piemēram, ka nav paņemtas rezerves kaut kādas žēlējas vai rezerves uzturs. Un tas vienmēr kaut kādā mērā ir jādara. Nu, iemest mašīnā ekstra kaut ko, neko daudz neprasa. Un nu pat ja tas ir jāpērk, nu okay, nu labi, nu nejāpērdi tagad to žēlēju. Tāpat viņu kaut kad vajadzēs. Viņai nav 3 dienu derīguma termiņš. Tā kā nopirkt, lai viņa, nu lai paliek, labāk, lai viņa paliek, vai ne? Un tas pats jau arī ar kaut kādu, nu ar visām lietām. Tas jau ir vienmēr, ko es arī par kaut kādiem kontrolpunktiem saku, ja ir kaut kur kontrolpunkts, nu garākās sacensībām, uz kurām var sūtīt mantas. Nu aizsūti vairāk. Nu ielies tur tēkreklu, zeķes, ekstra apavus, vēl kaut ko. Pat ja tu neplāno to visu mainīt, tu nezini, kas notiks tajā brīdī, kad tu tur, nezinu, piemēram, 60 km atskriesi. Varbūt tās jaunās zeķes ir tieši kaut kas tavu dvēseli pacels citā līmenī, un tev atlikušiem kilometriem būs spēks, vai ne? Tā kā, nu tās tādas, un tas neko neprasa, tā kā ielikt. Pēc tam, nu labi, nu tā būs atpakaļ, izkrāmēs ārā, vai ne? Varbūt ekstra reizi būs jāizmazgā tur tā, ka tur kaut kādā netīrā maisā, vai nezinu, nu, bet tas, nu, nieks, vai ne? Un tieši tas pats arī te, tad apļu formātā tu ļoti labi vari salikt vairāk kaut ko, paliks pāri un nekas aiziet mājās. Nu jā, un vēl tas, ka daudzi bija sataisījuši kaut kādus laika plānus. Ir īpaši, nu, teiksim, tādi, kas skrien pirmo reizi. Un tad, piemēram, tā atbalsta komanda ļoti pieturās pie tā, kas, nu, dažbrīd ir okay, bet dažbrīd nospēlē arī tīk pa sliktu. Nu, jo primāri jāsako tomēr, kas notiek dzīvē. Jā, un tad, nu, kas var novest gan pie tā, ka tā komanda, nu, tā kā bremzē to skrējēju, vai skubina nepamatoti, vai arī varbūt nokavē. Rekur plāns ir kaut kāds viens. Jā. Nu jā, katrā ziņā. Jūs zini, ka, ja tu esi skrējis jau vairākas reizes, nu tā kā tev ir kaut kāds tas, nu skaidrs, tas savs līmenis, un tā ir viena lieta, bet ja tu skrien pirmo reizi, nu tā ir tā kā, nu tas ikvienam ir jāuzsver kā vienkārši, nu tāds, nezinu. Jā, nu gan jau kāds atnāca arī ar plānu, kurā, nu pirmos 6 apļus skriešu mierīgi, un tad pātrināšos. Jā, tā nenotiek. Nu, vismaz parasti. Nu jā, droši vien tas viss par Vilkaci. Nezinu, bija sajūta, ka viņš ir, nu, tā kā lielāks palicis. Es teiktu, ka jā, un, nu, pirmkārt tas, ka bija vairāk skrējēji, kuriem ir gandrīz vai tā kā mēdīju komanda līdzi. Okay. Nu, tā kā, nu, es teiksim, tur ar Leldi, mēs bijām tā kā supervaroņu mēdīju komanda, bet, nu, bija arī skrējēji, kuriem ir, nu, savu filmētāju vai fotogrāfu līdzi. Jā, nu jā, kas kaut kādā mirklī patiesībā, nu, tādā ilgtermiņā domājot, var sākt kļūt par problēmu. Nu, jo tas aplis un tā, nu, finiša zona nav bezgalīgi plaša. Un viņa patiesībā arī īpaši, nu, nevar paplašināt tur. Nu, okay, tur kaut kādus krūmus var iznest, bet, nu, droši vien, tas nav mērķis, vai ne? Un, nu, jā, tā kā tas tāds kaut kas var kādā mirklī sākt traucēt. Jā, bet kaut kādā ziņā bija reāli, teiksim, kruti, piemēram, starts, kad ir tas skrējēja masa un ir reāli tā kā skatītāju tunelis. Nu, tā kā ir iespaidīgi. Nē, es arī kaut kādās bildēs redzēju, tās kaut kādas dalībnieku tie suporta punkti, kaut kādas telts tipa un nu, tāds viss tāds ties krūmos tur salīduši, arī tā izskatījās diezgan labi. Tā kā, jā, nu, Vilkacis joprojām, manuprāt, skatāmākais skrējiens Latvijā. Es nezinu, kad es pēdējais pats skatījos, bet tā noteikti, ka, nu, ja es esmu Latvijā, tad es esmu tur. Nu, labi, beigsim par to Vilkaci. Daži jautājumi, daži šo vai to intervālu 6 no rīta vai 23 vakarā? 6 no rīta. Nē.
Un 6 no rīta es personīgi nevaru paskriet intervālus, man ir jābjās. Anete gribētu izteikties, bet nevar, bet tā kā, man liekas, Anete ir vairāk tāds rīta cilvēks, es esmu izteikts vakara cilvēks. Es 23 īstenībā ļoti labi justos intervālos. Kas būtu problēma? Es nevarētu pēc tam aizmigt, tas ir lielākai daļai problēmā. Tādā ikdienā līdz ar to, ja man būtu šie 2 izvēles logi, es skrietu 6 no rīta, bet izbaudītu krietni vairāk, kas 23 vakarā. Tad ir daži jautājumi no anonīmā. Es gan zinu, kurš tas ir, bet nenodošu. Tev nesagāja Slovēnijā. Ko pēc šādiem startiem tu gribi un ko negribi dzirdēt no apkārtējiem? Šis, manuprāt, ļoti sarežģīts jautājums un droši vien ļoti atkarīgs no kaut kādām situācijām un epizodēm. Laikam, man tā personīgi, es domāju, ka katram šis ir ļoti individuāli. Man personīgi droši vien tāds, nekas būs labāk nākamreiz, laikam kaut kā baigi nestrādā. Vai vispār kaut kāda tur, sliktākais, ko var pateikt, ir, tur, tev jau tur, šoreiz tu tur biji slims, nākamreiz nebūsi, būs labāk, vai ne? Ka jā, tas jau bija tā kaut kādā mērā gaidāms. Tās kaut kādas lietas, ko tu pats saproti, un tur nav tā, ka gribas, ka kāds vēl to dubultā noskandē, vai ne? Un patiesībā droši vien, šajā reizē man bija tāds arī, tur stāvot un tur tajā izstāšanās vietā. Tur bija apkārt sveši cilvēki. Un patiesībā, ļoti gribējās, ka ir vienkārši kāds pazīstams, ka man nepatīk kontakts, bet kurš tev vienkārši, samīļo. Un tur nav nekas jāsaka. Un kaut kādā mērā droši vien arī tās dienas pēc. Tāds drīzāk, ka, ja tas ir kaut kāds attālināti, vai ne, tur, atsūtīt emoji to, kur, ir apķert cilvēciņš, vai ne. Kaut kas, to īstenībā ļoti bieži pietiek, vai ne. Jo, nav nepieciešams tur, kaut ko tur iztirzāt, un to es pats varu izdarīt, vai ne. Tas ļoti kaitina, ja iztirzā kaut ko tur. Kad drīzāk tāds vai dažos vārdos, kad tu sajūti atbalstu vienkārši, vai arī to vienkārši ar emojijām. Un droši vien tā man lielākajā daļā gadījumu pietiek tādu, vienkārši, ka tu zini, kad tu esi manā pusē. Neanalizēt, bet atbalstīt. Jā. Jo tāda analizēšana, tas, es domāju, reti kuram patīk. Tur, ja tev treneris analizē, tā ir cita lieta, bet arī tur jautājums, kurā brīdī. Jā, bet ja tur kāds, vienkārši no malas tev, sāk kaut ko analizēt, un kā varēja, kā nevarēja, tās ir lietas, kas risina savas problēmas. Tad vēl viens jautājums no šī paša anonīmā kadra. Kā tu un Anete uztver to, ka jūsu audzēkņi arvien vairāk izmanto mākslīgo intelektu un jūsu rekomendācijām atbild, ka jā, bet mākslīgais intelekts man teica tā. Es teiktu, tas, angliski forši skan it depends. Jā. Ir, kas prot, tā kā ļoti sakarīgi to izmantot un, kaut kā papildinoši. Nekāda problēma. Bet ir kaut kādas situācijas, kur, teiksim, tas cilvēks ir uzdevis to, tā kā tā atbilde, kas nāk no mākslīga intelekta, ir nepilnīga. Tad ir sarežģītāk. Es te mēģinu atrast... Šis no vienas apstakā raksta, šis nav par šo tēmu konkrēti, bet man likās, es to lasot, man likās, ka ļoti labi atbild arī uz šo. Ir tāds, es teiktu, mans iecienītākais sapstek satura radītājs, tāds Dans Connellys. Viņš vairāk pa tādām, viņš vairāk tā kā tos rakstus savu visu veidojas tādus, ka viņš beigās arī jautājumus saliek, ka tā kā drīzāk aizdomāties, nevis, ka kur šis ir pareizais variants vai ne, un tā tālāk. Un tad, bet tāda viņš ko raksta, kad manā pieredzē ļoti viegli radīt nogurumu citiem. Es cenšos tulkot gaitā, jo es negribu pat manu angļu valodu dzirdēt. Ir ļoti viegli kādu nogurdināt, tā nav tā kā māksla, bet ļoti viegli uzrakstīt kādu grūtu treniņu veidu, pārdot kādus tādus sarežģītus produktus vai kaut kādus ieteikumus, vai ne? Bet ļoti grūti pārdot kaut ko ļoti vienkāršu un tādu, kas patiesībā strādā, vai ne? Un te jau ir tā, kad tad viņš saka, lielākajai daļai cilvēku tas, ko vajadzētu darīt un tas, ko vajadzētu koncentrēties, ir vienkārši trenēties vairāk. Ja viņi grib to rezultātu, vai ne? Ka tas ir tāds, kur tev ir jāpakārto savus dzīves stils, vai ne? Tev ir jābūt regularitāti, tev ir jādomā tādā
ilgtermiņā, kā tu visu to vai ne adaptēsies tiem trendiņiem, vai ne? Un tas ir tas, kur tas progress patiesībā atrodas, vai ne? Un tādā, ja mēs runājam mākslīgā intelekta kontekstā, tieši tas pats kaut kādā mērā. Jo ļoti bieži tas, ko es novēroju, tie, kas meklē tās atbildes vēl papildus kaut kādā mākslīgajā intelektā, viņi cer atrast kaut kādu gudrību vai lietu, Shortcut. kas īsceļu, kas viņus pacels kaut kādā nākamajā līmenī. Lai arī, ja mēs paskatāmies uz programmu vai būtību tā kā kopumā, vai ne, tad gribi kļūt labāks, pieliec vienu treniņu dienu klāt. Un, protams, tā viss ar zvaigznītēm, ka tur tam ir jābūt pietiekami fiziski gatavam tam visam un tā tālāk, un apjoma pakāpeniskums un bla, 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 bet pēc būtības, ka lielākajai, es teiktu, 99%, ja mēs visus, eliti ieskaitam, vienalga 99,9% gadījumu, ir progress, ir meklējams absolūti vienkāršās lietās. Vairāk bāzes kilometri, šī lēnā skriešana vai ne, kaut kādi Z1 pat treniņi vai ne, kvalitatīvi, regulāri intervāli vai ne, spēka treniņi atbilstošā daudzumā, kas ietver arī ne par daudz vai ne, jo ļoti bieži ir padzirdās spēka treniņi dos kaut kādu rezultātu un tad, davaities tagad 5 reizes iešu uz zāli. Ja tu paralēli 4 reizes skrien un tavs mērķis ir būt labam skrējējiem, tas ir sūdīgi sadalīts laiks. Jā. Tad labāk skrien 6, 7 reizes un 2 reizes aizej uz zāli, ja tev, ja ķermenis to ļauj darīt, vai ne? Tā kā, vai paņem vienā no tām 2 reizēm skriešanas vietā vēlo, piemēram, vai ne? Un tas tur tādā veidā, vai ne? Jo, tā kā skaidrs, ka un kaut kādā mērā man ir tā sajūta, jā, ka tie, kas tā kā grib to mākslīgo intelektu, ka viņi meklē tādu to kaut kādu vienu treniņu, ko ieteiks, vai vienu kaut kādu gudrību, ko ieteiks, vai ne? Bet tādā globālā skalā treniņu process ir ārkārtīgi vienkāršs. Ārkārtīgi vienkāršs. Un labākie ir tie, kuri, tur atskaitot kaut kādas iedzimtības un tā tālāk, labākie ir tie, kuri ļoti daudz dara, angliski saka, latviski droši vien pārtulkot, neseksīgo darbu, vai ne? Kad vienkārši ļoti daudz dara pamatlietas. Un izdarot ļoti daudz pamatlietas, ir rezultāts. Un tie visi kaut kādi fancies menši, tās jau ir tādas tur 0,5% meklēšanas, vai ne? Un tādas lietiņas, vai ne? Kas, diemžēl, kaut kāds internets to pasniedz absolūti otrādi pārsvarā. To ir forši parādīt. Jā. Un tad ir jautājums, kas ir tas, ko no tā parādā mākslīgais intelekts, vai ne? Un, jā, viņš var būt kā ļoti labs palīgs, ļoti daudzās lietās. Tāpēc es saku, kā viņi izmanto, jo daudz jau neprot pajautāt tā, lai viņam pasaka tās pamatlietas, bet meklē to. Jā, tas ir kādu promptu tu tur uzrakstīsi, vai ne? Un, ja lielākoties pamatu uzstādījumos viņš ir tāds, kurš tikai, kad tik tev izpatikt, tad nedaudz ne tā uzrakstot, viņš izdarīs visu, lai tev izpatiktu, un tā varbūt nebūs tā atbilde, ko tu gribi dzirdēt, vai ne, un kaut kādās brīžos arī, tā kā ļoti, ļoti daudz aplamības viņā var atrast. Un tad ir vienmēr jautājums. Piemēram, es viņu izmantoju, es nekur, nevienā no jomām es viņu neizmantoju kā absolūto taisnību. Es viņu uzklausu, un es mēģinu... Kā padomnieku. Jā. Un mēģinu saprast, vai tas iet kopā ar manu domāšanas stilu. Un, ja man nav kaut kādas drošības, tad es meklēju kaut kādā drīzāk reālā literatūrā. Kādi vēl ir tie viedokļi? Jo, nezinu. Kaut vai vakar es viņam iedevu savu apavu sarakstu. Es teicu, ka es gribu jaunus apavus taku skriešanai. Un, iedevu kaut kādus parametrus. Viņš man iedeva absolūtas muļķības. Absolūtas muļķības. Tie nav ne tuvu šobrīd labākie apavi, kurus varētu ieteikt. Un skaties, ka es viņam nepaklausīju, vai ne? Bet tā joma, ko es saprotu. Bet ja es viņam paprasīšu, kaut ko jomā, ko es netik labi saprotu, viņš man atbildēs, un es to pieņemšu kā 100% patiesību, droši vien nebūs optimālais rezultāts. Tā kā mākslīgo intelektu man nav patiesībā nekādu iebildumu, ka izmanto. Tas ir arī kaut kādā mērā labs indikators, ka sportists cenšas domāt līdz procesam, kas ir ļoti labi. Bet diemžēl tas ļoti bieži ir lai meklētu kaut kādus īsceļus, bet īsceļu sportā īsti nav.
nav atrasti. Nu ko, izceļam. Nu labi, nu droši vien manā gadījumā tāds loģiskākais, ko izcelt, būtu Dāvis Pazars ar uzvaru Vilkaču maratonā savā debijā un tā tālāk, bet mēs jau viņu te pieminējām un otrais droši vien to pašu visu nestāstīšu. Katrā ziņā milzu prieks par viņu bija un nu tiešām domāju, ka ar viņa darba ētiku un domāšanu tur vēl var, ka tas ir tikai sākums, vai ne? Bet es izcelšu tevis pieminēto jau Basku zemes cilvēku. Nesačakarēties. Inigo Torre Hernandez, man liekas, viņam ir pilnais vārds. Un man ļoti patika, kā tas kaut kādā mērā savu asti tur pacelt vai ne un palielīties. Man ļoti patika, kā viņš bija uzrakstījis pēc tam, nu, tā kā gan publiski, gan man arī atskaitā, nu, kāds viņam bija tā doma te visā skrējienā, un es viņam kaut kādā mērā, un viņam ir, es viņu kaut kādā mērā par tādu spiritu animālu savu vai soulmate uzskatu, jo, nu, mums ir ļoti, nu, līdzīgas kaut kādas emocijas bijušas pēdējos skrējienos, un nevienmēr ir sanācis, un drīzāk ir nesanācis, un tā ikdiena ir bijusi tādā, nu, šķietami sarežģīta ar daudz kaut kādiem izaicinājumiem, lai vispār varētu normāli trenēties un gūtu prieku no tā. Un tad es viņam kā pēdējos ceļa vārdus devu, ka skriešana ir privilēģija. Un viņš to bija diezgan labi paņēmis līdzi, ka tā ir privilēģija skriet un nu, kaut kādā mērā privilēģija būt Vilkaču mežā, spēt tos apļus veikt, kustēties. Un kad pat pie tā, ka tā ir to privilēģiju, un tu to vari darīt. Tā jebkurā mirklī var vairs tā nebūt. Kaut vai, ja mēs skatāmies tādā ļoti prastā līmenī par sacensībām, ka nu, tev 8., 9., 10. aplī var gadīties, ka tava privilēģija ir iztecējusi, un kad tajā brīdī tev jāslēdz iekšā viss tavs mentālais spēks un gribas spēks, lai tiktu līdz tam finišam. Un viņa gadījumā izdevās noskriet ļoti tādu, es teiktu, kvalitatīvu, mentāli labu skrējienu, un tāpēc man ļoti liels prieks par viņu, ka viņam tas atkal ir izdevies, ir atgriezusies kaut kāda ticība saviem spēkiem, un lielā mērā man ir žēl, ka es nebiju klātā, lai redzētu viņa finišu, jo atceroties jau vienu viņa vilka finišu, ko viņš savu to basku karogu tur bļaudams skrēja, es ceru, ka šoreiz bija kaut kas vismaz nedaudz līdzīgs. Tā kā jā, es izceļu Inigo. Nu, es izcelšu Kristiānu Zīriņu par viņas sagādātajām emocijām, jo viņai bija, nu, tā kā emocionālākais finišs no visiem, es teiktu. Okay. Nu, tur var viņas sociālos pameklēt, ir video rullīts par skrējienu, un varētu pateikt daudz, bet es diemžēl nevaru pateikt daudz, bet tas bija fantastiski. Okay. Jā, nu, skriešana ir forši, ka tā, nu, skriešana lielai daļai no mums ir hobijs, un droši vien arī mums, man varētu teikt, ka tas ir darbs, hobijs, nu, viss kopā droši vien, ka tas spēja radīt, nu, tādas emocijas. Un, kad nevienmēr tās emocijas patiesībā tev ir jāizdzīvot caur sevi, kad ļoti bieži tās emocijas paņem no citiem, un tu aizbrauc mājās, un tu esi, nu, priecīgs par kādu, nu, kuram ir sanācis kaut kas tāds emocionāls un pacilājošs. Nu, tā kā tā, man personīgi ir sausa mute, man liekas, šoreiz ir ļoti daudz norunā. Jā. Cerams, ka pēc nedēļas tu jau būsi sakarīgāka runātāja. Vajadzētu, jo tas... Un tā epizode līdz ar to arī būs tāda dzīvīgāka nedaudz. Bet, nu, to mēs redzēsim. Katrā ziņā tev pēc nedēļas jākomentē vilks, tā kā good luck. Jā, fingers crossed. Un, nu, kā visi citādi, tiekamies takās. Rīt, kas ir sestdiena, mēs dodamies apskatīt Gauja trailu trasi. Ja kāds klausās tagad un to pirmo reizi dzird un ir vēlme pievienoties, tad tiekamies 10. pie Cēsu pils parka. Un tad no turienes aizbrauksim ar mašīnām līdz 3 plānotās starta vietas ir Rakši, kas ir tuvākā, ir Zvārtes iezis, kas ir vidējā, un ir Amatas tilts, kas ir tālākā. Aizbrauksim ar pēc iespējas mazākā automašīnām līdz turienei, skriesim līdz Cēsim, un tad jau domāsim, kā tās automašīnas dabūt atpakaļ. Skan labi. Jep. Tā kā tā, tiekās tākās. Čau!